Ķeramies klāt ziņām. Dienvidkorejas Nacionālais pensijas dienests ir iegādājies Microsoft Strategy akcijas 33,75 miljonu ASV dolāru vērtībā. Ja tu vēl neesi ņēmis dalību konkursā, tad dodies uz TikTok vai Instagram profilu, apskaties konkursu video un ņem dalību. Šodien kārtējā vēsturiskā diena zeltam, jo zelts izsit all-time high, jeb visu laiku augstāko punktu. Donaldam Trumpam ir vairāk nekā 1 miljons Ethereum kriptovalūtā. Tāpatās viņš saņem licences maksas par NFT un tās lēšanas ap 7 miljoniem. Krievija legalizē kriptovalūtas maksājumus. Šī drosmīgā soļu mērķis ir apiet rietumu sankcijas un saglabāt tirdzniecības plūsmu. Amerikas ETF-os Bitcoins ar pluszīmi un ir lielāks inflows un dienu noslēdz ar 11,1 miljonu ASV dolāru, tikmēr Ethereum lielāks outflows un diena beidzās ar mīnuszīmi 39,2 miljonus ASV dolārus. Pieseko man, ieliec like šim video un dodies uz profila aprakstu, lai pievienotos manai Telegram grupai. Saturs ir par un ap kriptovalūtu, jo mēs tur runājam par investēšanu. Tā kā pievienojas, ja gribi sākt, vai arī meklē tikai dombiedrus.